Sveiciens visiem no Indijas. Es pašlaik atrodos Indijā, Madhuras pilsētā, kādā brahmīņu ģimenē. Neteikšu, kā es tur iekļuvu, bet es tur esmu. Ģimenē, kur gatavojas kāzām. Rītā būs kāzas kādam jaukam indiešu pārim. Un tiek sasaukti viesi no ģimenēm vairāk. Un mierīgi vienā istabā sadzīvo 10 sievietes, un viņas tur iet un runā, un bērniņus mazos vācas, 10 cilvēkus saskaitīja, 3 mazie un pārējās sievietes. Un viens puisīts liels, 14 gadu. Lūk, un viss draudzīgi sadzīvo, māja ir liela, bet ļoti augsts ir. Indieši ir ļoti pielāgojušies augstumam, vasarā viņiem ir karsts, celtnes viss ir pielāgots vasaras apstākļiem. Bet ziemā viņi kaut kā tā janvārī pacieš to vienu augsto mēnesi, kurā es esmu ietrāpīsies. Un tā dzīve neapstājas. Visi mazgājās, tāpat tās bērnus mazgā un drēbes mazgā, kaut arī ir augsts. Bet, kastu sistēma te tā ir jūtama. Brahmiņu ģimenē ir viss pirmais noteikums tīrība. Viss ir tīrs, iztīrīts, varbūt, kad kaut kur mazāk tur kaut kādas materiāls lietas, bet viss ir tīrs. Kalpiem šudras sēž pie ugunskura un zina savu vietiņu un silda rociņas. Man tā jocīgi noskatīties, jo mūsu valstī viss ir otrādi. Mums ir šudras pie teikšanas un brahmīni sēž pagrīdē. Tā kaut kā. Bet jā, tā kastu sistēma tā ir laba, ļoti laba. Katrs zina savu vietiņu un ir priecīgs un laimīgs, kad var viens otram palīdzēt un kalpot un pēc savu iespēju robežās. Tā, redzēsim, kā ies kāzās rīt. Man ir sarība. Šis ir ģimenes ašramiņš, jeb lūkšana vieta, kur var sasēsties daudz cilvēku. Un šeit arī notiks ģimenes apstākļos kāzu rituāls rīt. Šivlingams pa vidu. Telpas ir skaisti izrotātas, spār diezgan liela platība un tā. Viss ir tāds pieticīgs un gaumīgs. Tikko telpā ienāca man skolotāja mammīte un parādīja, cik viņai smuks arī šodien ir. Viņa nerunā angliski, bet mēs kaut kā saprotamies ar žestiem, ar mīmiku. Skaists zeltens arī. Visi gatavojas kāzām, šī ir skaistā līgava. Mazie bērniņi ir saposti kā princesītes, like small princess. You give me your number. Very beautiful. After wedding, I will share. और जो कोई तेल चढ़ा के चढ़ाई Haldī iesvētīšanas rituāli. Haldī tas ir kurkums, kas ir dzeltenā krāsā. Notiek milzīga fotografēšanās ceremonija. Jau stundu iet. Paldies Dievam, ka man bija dzeltens šitais līdzi un dzeltens čības kājās. Tad es ar kaut kā ierakstos kopējā sabiedrībā. Šausmīgi jauki cilvēki man apkārt ir. Visi dzeltenās, skaistos sarī. 3 māsas un 1 brālis. Tā māsa pa vidu tā arī tā precēsies. Tā, ļoti skaisti vispār apkārt, viss, kas te notiek. लगी
suitu sievām. Tāds sadziedāšanās. Meitenes sapūsušās brīnišķīgos zaļos sarī. Meitenes jau mainas arī, man liekas, otro reizi šovakar.